Tā. Tātad mums ir mūsu mikrokontrolera failiņš, kuru vajadzētu atvērt ar Logisim. Tad jātaisa Logisim. Jāspiež File Open. Un tad, kur man viņš lejupielādējās Downloads folderī. Šeit ir tas mikrokontroleris. Tātad laboratorijas darbos jūs uztaisījuši 1 bit saskaitītāju, 4 bit saskaitītāju, iespējams arī Lookahead Unit, un tad mums ir tas Arithmetic Logic Unit viss sataisīts. Un tas, kas ir klātnāk, kas vēl būs jāsataisa, ir General Purpose Register. Tātad mums ir, tagad es iepriekš jau stāstīju, mums ir 8 reģistriņi, katrs ir 8 biti. Tātad select signāls 3 biti. Tad mums ir tas instrukciju dekoderis, kas instrukciju padod katru bitu no instrukcijas uz pareizo vietu procesorā. Un īstenībā arī nekas beigas sarežģīts nav, sākumā izskatās beigas sarežģīt. Īstenībā tas signālu skaits ir galīgs, līdz ar to viņu var sataisīt. Tad mums ir CPU, kurš principā sastāv no Arithmetic Logic Unit, General Purpose Register, instrukciju dekoderis, tad ir pāris multiplexeri vienkārši. Te ir arī tas status reģistrs. Multiplexers vienkārši izvēlās, no kurienes ņem datus, flash atmiņas, rāma, Arithmetic Logic Unit vai no status reģistra, lai mēs varam status reģistru nolasīt arī, ja, piemēram, mēs gribam zināt, kāda karodziņa ir. Un te mums ir program counteris. Program counteris skaita +1, bet ir tās jump instrukcijas un branch instrukcijas, kur viņš var nevis uz nākamo instrukciju pāriet bez kaut kādu citu. Un tad, un to stack pointeri mēs vēl neapskatīsim, tas paliek bišķiņ intrigai. Un tad tādī MCU skatā mums ir CPU plus atmiņas. Un īstenībā ar to arī atšķirās mikrokontroleris no procesora. Tātad procesoram klāt slēdzās programmas atmiņa un datu atmiņa. Mikrokontrolerī vienā čipā tas viss ir iekšā, ir gan tas CPU, gan arī 2 atmiņas, programmas atmiņa un RAM, Random Access Memory. Un tad mēs tagad vienkārši sāksim, kaut ko mēģināsim šim procesoram likt darīt, tā teikt, programmēt. Tātad otrs ļoti svarīgais fails ir instruction set. Un tajā Excelītī tad ir arī apkopots, kādas instrukcijas mūsu procesors atbalsta. Varbūt tā secība tur liekas dīvaina, bet tādā mēs viņu būvējām. Bet principā, ko mēs varam izdarīt? Mums ir LDI instrukcija, ar kuru mēs varam iekopēt kaut kādu skaitli kādā reģistrā. Tad mums ir arī Arithmetic Logic Unit instrukcijas plus mīnus bitu bīdīšanas un tā tālāk. Tad mums ir arī salīdzināšanas instrukcijas. Mums ir arī instrukcijas paņemt skaitli no rama un saglabāt skaitli ramā. Un mums ir arī jump instrukcija, aizlikt uz kaut kādu citu vietu kodā. Un mums ir arī branch instrukcijas, kas ir aizlikt uz kādu vietu kodā, ja kāds no karodziņiem ir viennieciņš vai nullīt, atkarībā no tā, ko mēs gribam. Te ir visas kombinācijas. Z ir 0 vai 1, C ir 0 vai 1, N 0 ir vai 1 un V ir 0 vai 1. Tad te būs vēl advanced instrukcijas push, pop, call un ret. Tās mēs neapskatīsim pagaidām vēl. Pagaidām iztiksim ar šīm. Un vienkārši drusciņi patrenēsimies kaut ko tanī procesorā paprogrammēt. Tādā veidā, kā to darīja 1980. gados, kad vēl nebija visādi kompilātori, kad vēl nebija izgudrota C programmēšanas valoda, tad viņi tādā veidā programmēja. Un, lai to varētu izdarīt, mums ir vajadzīgs Notepad. Notepad, smieklīgi, bet tā tas ir. Un tad visi kopā mēģināsim izdarīt kaut kādus vienkāršus uzdevumus. Teiksim, pirmais uzdevums. Mums ir tas, ko mēs darīsim, ir mēs uzrakstīsim instrukciju assemblerī un pēc tam pārtranslēsim uz mašīnu kodu.
un tad to mašīnu kodu sabakstīsim iekšā programmas atmiņā. Assembleris ir, man liekas, viena no senākajām, varētu būt pati senākā mikrokontroleru programmēšanas valoda. Negribu tur baigi samuldēt, varbūt, ka pirms tam darīja kaut kā vēl bišķi citādāk. Bet, teiksim, moderniem procesoriem. Assembleris ir programmēšanas valoda, kurā var rakstīt instrukcijas mikrokontroleriem, un assembleram ir tā īpašība, ka ko tu uzraksti, tieši to arī tas procesors darīs. C programmēšanas valodā mēs varam rakstīt visādas abstraktākas lietas, un ko tas procesors tur īstenībā dara, mēs varbūt tās bieži pat arī nezinām. Bet assemblerī ir ļoti tieši katra assemblera rindiņa ir viena instrukcija mikrokontrolerim. Es nezinu, teiksim, pamēģināsim, tad kā raksta arī assembleri, varbūt tās višķiņu uzrakstīšu. Lai sekmīgi rakstītu assembleri, īstenībā vajadzētu tādu programmēšanas, tādu teksta editoru, kuram rādās rindiņu numuri. Tad ir drusciņi vieglāk. Un kuri sāk skaitīties no 0. Bet, labi, es tagad nezinu, man liekas, Notepad++ sāk skaitīt no 1, līdz ar to tas nav izdevīgi. Un tad no tā īsti nav jēgas. Varbūt tās rakstīsim ar roku vienkārši. Tātad, kā raksta assemblerā? Assemblerim ir sekojošs pieraksts. Tātad, pirmajā kolonnā raksta label. Label šajā gadījumā, tas ir tā kā pēdiņās. Label ir kaut kāds atslēgvārds, kurš pasaka rindiņas numuru īstenībā. Bet vienkārši viņam var piešķirt arī nosaukumu, lai mēs varam nosaukt kādu rindiņu pēc kaut kādas funkcijas sākumu, un tad pēc tās rindiņas nosaukuma to rindiņu atrast. Bet, labi, vārds sakot, pirmais ir label, un viņu var arī nenorādīt vispār. Tad izmanto tab, un tad raksta operācijas nosaukumu. Tas būs instrukcija. Tādas, kādas mums ir. Add, inst, dec, cmp, ldi, ldr, str. Tās ir tās instrukcijas. Instrukcijas nosaukums vienkārši. Un tad pēc atstarpītes dod operandus. Tātad tie objekti, ar kuriem notiek darbības, assemblerā saucās operandi. Piemēram, reģistrs R0 un reģistrs R5. Tie ir operandi. Tālāk pēc taba tātad label, operandi, un tad aiz semikola var rakstīt komentu. No turienes C programmēšanas valodā ir tas, ka katra rindiņa beidzas ar semikolu. Assembler programmēšanas valodā semikols pasaka, ka tālāk sako komentārs. Un katra rindiņa, katra instrukcija ir kā vienā rindiņā. Uzrakstīsim kādu piemēru. Piemēram, es uzrakstīšu, un ar citu rindiņu var arī sākties ar semikolu, un tas būs komentārs. Tātad es pierakstu, piemēram, ka es gribu iekopēt skaitli 33 reģistrā R, piemēram, 2. Tad kā to uzrakstīt Assemblera programmēšanas valodā? Label mums nav vispār, mēs uzreiz liekam tab un rakstam instrukciju. Un instrukcija, lai iekopētu skaitli reģistrā, iedabūtu iekšā vienkārši kaut kādu skaitli, ir LDI, un tad es tā arī rakstu LDI, parasti Assembler raksta ar lieliem burtiem. Un tad, laikam, kad tur liek to tabu, jāapstās internetā. Es negribu jums samācīt nepareizi. Assembly, language, bla, bla, bla. Operandus liekais, tā bija jāre, kur ir piemērs. Tā tad ir operācijas nosaukums, un tad pēc taba ir operandiņa. Tā arī darīsim. Tad šeit ir tabs un tā. Tātad LDI mēs gribam ielādēt kaut kādā reģistrā kaut kādu skaitli. Un konvencija ir tāda, ka tas, kurā raksta iekšā, tiek rakstīts pirmais. Tātad es vispirms rakstu R2,
un tikai pēc tam es rakstu to skaitli, kuru es gribu ierakstīt. Un dažādās asamblera izpildījumos, un šeit ir vērts atzīmēt, ka asamblers nav tāda īsti vienota programmēšanas valoda, un katram mikrokontrolerim, kuru kāds uzražo, ir savs asamblers. Viņi ir ļoti, ļoti līdzīgi, viņi pieturās pie vienam standartiem, bet dažādiem procesoriem ir dažādi tie pieraksti. Piemēram, ir procesori, kuriem asamblera programmēšanas valodā pie konstantēm jāliek šitais hashtag 33, piemēram. Tas nozīmē konstanti. Tas nozīmē vienkārši skaitlis 33. Citiem atkal nav jāraksta, rakstīt vienkārši 33. Mēs tā darīsim. Nu, lūk, tā tad, jā, un tad asamblera programmēšanas valodā var rakstīt skaitļus arī bināri. Lielākās daļas asamblera programmēšanas valodu to atbalsta, un to raksta 0B, un tad skaitlīts. 33 bināri, piemēram, ir 0010, 0001. Tā varētu rakstīt 0B, 0010, 0001. Bet C programmēšanas valodā tāds pieraksts vairs neeksistē. C programmēšanas valoda to nepārņēma, tāpēc, ka bināri tur īsti neviens tā negribēja rakstīt, un tāpēc varbūt mēs nemaz nesāksim to darīt. Rakstīsim vai nu decimāli vai heksdecimāli 0x 21, piemēram, ir skaitlis 31. Jā, mūsu gadījumā izdevīgi varbūt būtu rakstīt heksdecimāli, pēc tam redzēsiet, kāpēc. Pierakstīsim tad skaitļus heksdecimāli, un tad semikols un komentārs. Es varu rakstīt vienkārši R2 vienāds ar 33. Tas ir tas, ko es uzrakstīju. Un tagad, kad mums šī rindiņa ir uzrakstīta, tā ir asamblera rindiņa, tad mēs varam viņu pārtranslēt pa taisno uz instrukciju, uz mašīnu kodu. Tā ir tā asamblera īpašība, ka asamblers translējās pa taisno uz mašīnu kodu. Un tur ir tā atšķirība, teiksim, C programmēšanas valodas kodu kompilē, jo viņš vispirms no C programmēšanas valodas tiek pārtulkots, pārkompilēts uz asambleru. Turklāt C programmēšanas kodu vēl apstrādā parasti arī optimizācijas kaut kādi tur algoritmi. Un tikai pēc tam asamblera kods tiek translēts uz mašīnu kodu. To procesu no C uz asambleru sauc par kompilēšanu un no asambleru uz mašīnu kodu uz translēšanu. Tāpēc kā? Tūlītās apstīsimies, kā var pārtulkot šo te instrukciju LDI R2 0x21 uz mašīnu kodu īsnībā pa taisno. Mūsu procesoram, kur mēs te Logisimā uztaisījām, tas ir riktīgi vienkārši, bet citiem procesoriem tas ir gandrīz tāpat. Varbūt drusciņi samaisītāk ir tās bitu atrašanās vietas. Bet mūsu procesoram mašīnu kodu uzbūve ir tāda, ka LDI instrukcijai pirmie 4 biti ir 0, 0, 1, 0. Tas pasaka, ka tā ir LDI instrukcija. Tas nozīmē, mašīnu kods būs uzreiz 0, 0, 1, 0. Tālāk nākamie 4 biti pasaka, kurš reģistrs. Mums ir 8 reģistri, nevis 16, tāpēc augšējais bits vienmēr 0, bet principā viņi vienkārši pasaka, kurš reģistrs. Tad mums ir reģistrs R2. Tas nozīmē, ka tas pat taisno translējās uz 0, 0, 1, 0. Tas ir divnieks. Jā. Nākamais ir 8 biti, kas ir tā konstanta, kuru mēs gribam ierakstīt. Tas 33. Tātad 33 decimāli uz bināri pārtulkojot ir 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Un šis jau ir mašīnu kods, kuru mēs varam pat taisnodot procim, un viņš pastās visas viennieciņas un nulītes saslēdzelē sev iekšā pareizi tā, ka apakšēji 8 biti ielidos iekšā reģistrā R2 un tur tiks saglabāti. Logisimā vienīgā atšķirība ir tā, ka Logisimā mums tie skaitļi, mēs viņus varam ievedīt tikai heksadecimāli. Tas nozīmē, ka šis viss, jebkurā gadījumā, ir jāpārtulko uz heksadecimālo skaitīšanas sistēmu.
Bet heksdecimālās skaitīšanas sistēma uz bināro tur ļoti viegli. Katri 4 biti ir viens burtiņš vai cipariņš. Tātad 0, 0, 1, 0 ir 2. Un es rakstīšu 0x2. Tālāk 0, 0, 1, 0 ir vēl viens divnieks. 0, 0, 1, 0 ir vēl viens divnieks. Un 0, 0, 0, 1 ir viennieks. Nu, to var visu arī bakstīt iekšā kalkulatorā, ja jūs neticat. Teiksim, bināri 0, 0, 1, 0. Heksdecimāli ir 2. Tātad 2, 2, 2 un 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1 ir viennieks. Tātad heksdecimāli tas ir 2, 2, 2, 1. Nu, lūk, ja es aizēju uz šo loģisim uz mikrokontroleri un paņemu rociņas darba rīku un uzklikšķinu uz tās 0, 0 tās atmiņas šūnas un ierakstu 2, 2, 2, 1, tad esmu saglabājis, ierakstījis flash atmiņā to pirmo instrukciju. Ja es nospiežu reset, tas te jāņem rociņu. Es uzspiežu reset, ieeju CPU iekšā, pēc reseta visi reģistri ir 0. Savukārt, ja es uzspiežu kāpjošo fronti, krītošo fronti, viņš ir izpildījis pirmo instrukciju, es ieeju CPU iekšā un reģistrā R2 heksdecimāli glabājas skaitlis 21, jeb decimālis skaitlis 33. Jā? Pamēģināsim vēlreiz, jo es jums nemeloju. Uzspiežu reset. Programma counteris, nospiežot reset pogu, programma counteris pārlic uz programmas pirmo rindiņu, un visos reģistros ir jābūt 0. Tāda ir mikrokontroleri, tāda konvencija. Reģistrā R2 ir 0, 0. Aizēju uz MCU, nospiežu kāpjošo fronti, viņš nolasa instrukciju. Krītošo fronti viņš izpilda un ieraksta tur rezultātus. Ieeju iekšā CPU, un re, kur ir reģistrā R2, ir skaitlis 21. Ir ideja skaidra. Tagad jums, es ceru, ka jūs esat nokačājuši to failu, nokačājuši Exceli. Un tagad jums ir jāuzraksta, jāizdara viss tas pats, jāieraksta šeit tāds mašīna kods, kurš izpild sekojošo lietu, reģistrā R5, ieraksta skaitlī, nu, piemēram, 101. Jā, tagad jums tas jādara. Kā man to nokontrolēt, es nezinu, varbūt uz goda prātā. Jā. Kā lai pārbauda? Labi, vienkārši izdariet to. Tātad jāuzrakstā kaut kas tāds, lai mikrokontroleris reģistrā R5 ierakstītu skaitli 101. Un tas ir domāts, nu varbūt es ierakstīšu 102, piemēram, lai jūs nedomājat, ka tas ir 101 bināri. Tas ir decimāls skaitlis 102. Tātad pirmais, varbūt es to fonā darīšu, un jūs darīt tā kā pa savam. Pirmais tātad ir uzrakstīt assemblera instrukciju. Assemblera instrukcija ir LDI R5 102. Var rakstīt decimāli vai heksdecimāli, tas ir vienalga. Tātad tas ir vienkārši R5 vienāds ar 102. Tālāk instrukcija jāpārtulko uz mašīnu kodu. Un to var darīt mūsu gadījumā ļoti vienkārši pataisno. LDI translējās uz 001 vienmēr. R5. Piecinieks, 5. reģistrs, tātad 5. 0101. Ja jūs neticat, tad programmētāja skatā Windows kalkulatorā ierakstiet decimālā skaitli 5. Un bināri tas ir 0101. Pēc tam skaitlis 102. Skaitlis 102, decimāls 102. Bināri ir 0110, 0110. Ok.
Un tagad tas jāpārtulko uz heksadecimālo skaitīšanas sistēmu. 0010 ir divnieks. Nākamais ir piecinieks. 0010 ir 6. Un īstenībā šis programmētāju skats jau saka, ka 6, 102 ir 6. Un tagad, ja es paņemu Logisimā ieju un ar rociņu ievedu, piemēram, nākamajā flash atmiņas vietā 2, 5, 6, 6. Un es, piemēram, noristu to procesoru un izpildīšu pirmās divas instrukcijas. Pirmā un otrā. Tad ieejot CPU, General Purpose Register, es redzu, ka reģistrā R5 ir skaitlis 66, jeb 102 decimālajā skaitīšanas sistēmā. Un tas, kas ir pats šito visu izdarījis un pabeidzis, ierakstu čatiņā, pabeidzu. Ja? Tagad es bišķiņ pagaidīšu, es ļaušu jums to mēģināt izdarīt pašiem, paklikšķināt, mēģināt to sataisīt, un tad, kad jums izdevās, tad jūs ierakstiet, ka pabeidzāt. Tā, mums ir 11 skatītāji. Es laikam skaitos kā viens no tiem, tas nozīmē, ka 10 pabeigdu būs ierakstīti. Tad varēsim taisīt tālāk. Un savukārt, ja kāds riktīgi nesaprot, tad var ierakstīt čatiņā, es nesaprotu, vai arī uzdot jautājumu ar balsi, piemēram. Ok, mums ir 6, kur ir izdarījuši. Un te vēl 4 laikam paliek. Bet, nav jāizdara spiediens, kaut kāds nav WhatsApp čatiņā ieraksti ātrāk pabeidz, lai mēs varam tālāk pildīt. Labi, vēl 15 sekundes. Un tad sāksim skatīties tālāk. Labi. Tad, mums vēl laboratorijas darbos būs tas daudz jādara, tāpēc tie, kas varbūt tās nepaspēja, tas nekas. Tālāk, nākamā instrukcija, ko mēs gribētu izdarīt, piemēram, mēs esam ielodējuši tajā reģistrā R2 skaitli 33, reģistrā R5 skaitli 102. Nākamais, ko mēs varētu izdarīt, ir, piemēram, šos te skaitļus saskaitīt. Izdarīsim pašu vieglāko, saskaitīsim viņus vienkārši. Tātad, kāds ir instrukcijas nosaukums, lai saskaitītu skaitļus? Šitas būs drusciņ sarežģītāk, jo visas tās instrukcijas matemātiskās ir ALU instrukcijas, un tāpēc pirmie 4 biti mašīnu kodā būs 0000, jo viņi iedarbina vienu un to pašu Arithmetic Logic Unit un GPR. Un tas, kas atšķirsies, ir trešie 4 biti, ar kuriem mēs izvēlēsimies instrukcijas apakštipu. ALU ir kopējais tips un apakštips ir šis, bet, lai būtu īsāks assemblera kods, tad vienkārši raksti to pašu assemblera instrukciju, kas tur ir. Piemēram, tātad mēs gribam saskaitīt R2 un R5. Pieņemsim, mēs gribam. Kā to var izdarīt? Assemblera instrukcijas nosaukums ir vienkārši add, tātad add, tad tab, un tad mums jāizvēlas, kurā no reģistriem ierakstīsies rezultāts, un līdz ar to iepriekšējā vērtība tiks pārrakstīta.
Bet pieņemsim, ka mēs to negribam. Varbūt tās, ka mēs gribam, lai rezultāts ierakstās reģistrā, piemēram, R7. Saskaitīt R2 un R5, bet rezultātu ierakstīt R7. Jā. Tātad, ja mēs rakstam add R2, R5, tad viņš reģistrā R2 ierakstīs to summu, rezultātu un pārrakstīs veco R2 vērtību pāri. Un tur vairs neglabāsies tas 33, ko mēs sākumā ierakstījām. Tas vienkārši tā, bišķi jāatcerās, ka tā ir mikrokontroleriem. Man liekas, kodiem Intel procesoriem dārgajiem, kas maksā tur 300 eiro un vairāk, kas ir kompjūs, viņiem var norādīt vairāk nekā 2 operandus, un te viņi tā dara. Bet, tās cenas ir riktīgi augstas. Mikrokontroleros visos ir ļoti vienkārši, ka destination un source ir viens tas pats reģistrs. Tātad, lai saskaitītu R2 un R5 un rezultātu ierakstītu reģistrā R7, tad visprātīgākais, ko mums darīt, būtu vispirms R2 saturu pārkopēt uz R7 un tad tam R7 pieskaitīt R5 klāt. Piemēram, tā darīt. Es ierakstīšu komentāru. Es varbūt rakstīšu uzreiz. Tātad instrukcija, lai pārkopētu reģistru saturu no viena uz otru, ir mov. Un, praktiski visos mikrokontroleros viņš tā arī saucās, vienkārši mov mūsu gadījumā. Mov, un tad uz kuru mēs gribam kopēt, uz R7, un kuru mēs gribam kopēt, piemēram, R2. Vispirms iekopē R2 labi, varbūt tā labāk. Vispirms pārkopē R2 uz R7. Tā varbūt tas būs saprotamā. Un tad uzreiz varbūt tās arī pārtulkosim uz bināro un tad uz to mašīnu kodu. Tātad mov R7 R2. Septītniekā ieraksta divnieku saturu. Tātad arithmetic logic unit instrukcijām visām pirmie 4 biti ir nulles. Mūsu gadījumā mov tiek realizēts ar to arithmetic logic unit. Tātad pirmie 4 biti ir 0, 0, 0, 0. Nākamie 4 biti pasaka destination reģistru, kurā kopēt iekšā rezultātu, un tas tā mums būs visām instrukcijām. Tas reģistrs, no kurā raksta iekšā, ir nākamie 4 biti. Un tad tas ir 7, 0, 1, 1, 1. Jā, tātad uz programmētāja kalkulatora es ierakstu septītnieku un bināri tas ir 0, 1, 1, 1. Tālāk nākamie 4 biti mūsu procesorā ir operācijas numurs, un operācija mov kopēt ir 7. Te varbūt confusions būs, bet labi, tātad 7. operācija ir mov. Tātad nākamie 4 biti ir 0, 1, 1, 1. Tas ir tā mov daļa. Un pēdējie 4 biti ir tas source register, reģistrs, no kura ņemt vērtību, un mūsu gadījumā tas ir reģistrs R2, un R2 tātad divnieks, otrais reģistrs, tātad 2, bināri 0, 0, 0, 1, 0. Un šādi izskatās mašīnu koda instrukcija. Un lai viņu ierakstītu iekšā tenī loģisimā, viņi ir jāpārtaisa heksadecimāli. 0x, visas nulles ir 0, šitais ir 7, šitais nākamais ir arī 7, un šitais nākamais ir 2. Īstenībā te pat ļoti viegli translēt, tur pat var uz bināro netranslēt. Arithmetic logic unit ir pirmie 4 biti nulles, tad R7 ir septītnieks, mov instrukcija ir 7, tāpēc septītnieks, un otrs reģistrs ir R2, tātad divnieks. Principā mēs te varam pat galvā viņu taisīt uz heksadecimālo. Ir īpaši, ja tie skaitļi ir mazāk par 10, tad tur pat nav burtiņa, heksadecimālais skaitlis un decimālais ir vienādi no 0 līdz 9. Tātad tā ir mūsu pirmā no tām instrukcijām, un to ierakstīsim tūlītās. Un otrā daļa ir add. Mums ir jāpieskaita R7, R5, tātad R7 pieskaitīt klāt R5. Un komentārs pēc tam pieskaita R5 pie R7.
šī instrukcija assemblerī ADD R7 R5, R7 pieskaidīs R5 klāt. Un kā tas izskatīsies mašīnu kodā, tātad, es rakstīšu garajā variantā bināri. Tātad arithmetic logic unit instrukcija pirmie 4 biti ir visas 4 nulles, nākamie 4 biti destination registrs 70111, nākamā ir operācija add, un tā ir nultā operācija, tāda 0000, un source registrs, no kura ņem vērtība ir 5, tāda 0101. Kaut kādus mazos skaidrus es jau atceros galvā, kā viņi tur no binārā uz decimālo un uz heksdecimālo. Bet tie, kas ir lielāki par 9, tos joprojām tā kā nezinu. Tātad heksdecimāli tas izskatīsies arithmetic logic unit instrukcija 0. Tātad šitās 4 nulles ir 0, 01111 ir 7, 0000 ir 0 un 0101 ir 5. Labi. Tad tagad tas viss ir jāieraksta procesorā ar rociņas rīku. Un tātad šeit jāraksta 0772, 0772. Nākamajā vietiņā 0705. Un tad viņš saskaitīs. Labi, pārbaudam. Uztaisam reset procesoram. Un uztaisam pirmo kloku, otro, trešo un 4. Un kā redzat, mums tas programma counters, Logisimā uztaisīts tā, ka iekrāsojas tā instrukcija, kuru selektē tas programma counters. Un katru reizi, kad mēs uztaisījām kloku, viņš pārlic uz nākamo instrukciju. Un tagad viņš norāda, ka viņš izpildīs to aiznākamo, bet kamēr es nespiežu neko tālāk, tikmēr viņš apstājas pie iepriekšējā ir izpildīta. Un tagad es ieju iekšā CPU un skatos reģistros. Reģistrā R2 joprojām ir skaitlis 33, reģistrā R5 joprojām ir skaitlis 102, un cik ir 102 un 33, galā ir izraidināts kaut 135 vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Un kur ir. Rezultāts ir 135. Tas ir tas, kas stāv tagad reģistrā R7. Un heksdecimāli tas ir 87. Var pārbaudīt tātad 135, heksdecimāli 87. Tātad ielādēt divus skaidrus reģistros mēs mākam, pārkopēt mēs mākam, saskaidīt mēs arī mākam. Lūk, nākamā operācija, kas mums būtu vajadzīga izdarīt, ir jā. Varbūt tās treniņu uzdevums priekš jums izpildīsiet instrukciju, jāuzraksta instrukcija, kura palielina, piemēram, labi, palielināt mēs jau to darījām, varbūt tās samazina, izmantojot instrukciju dec, reģistrā R3 saturu. Tātad izpildīt instrukciju, izpildīt tādu instrukciju, kura veiktu R3 vienāds R3-1. Respektīvi, tas ir tas pats, kas R3-, C programmēšanas valodā. Jā, tātad jāuzrakstā instrukcija assemblerī, un tad jāpārtulko uz mašīnu kodu un uz heksdecimālo mašīnu kodu. Tāda instrukcija, kura reģistru R3 samazina par 1. Šitas ir bišķiņ cietā riekstu uzdevums, tad, pamēģināsiet izdarīt. Tā, šitā te kaut kā noliksim. Pirmā lieta, kas varētu likties kā, bet R3 reģistrā mēs taču vēl neko neesam ierakstījuši. Reģistrā R3 šobrīd neatrodas melnais caurums vai kaut kāda maģija. Viņā vienkārši atrodas skaitlis 0. Un skaitli 0 samazinot par 1, viņā būs skaitlis -1, jeb, ja to uztvert kā unsigned integer, tad tur uzradīsies 255, jo būs tā kā tas underflow notikums. Un otra lieta, tad, kad jūs rakstīsiet to instrukciju, jums nav tas source register, līdz ar to
īstenībā jūs varat tenī source register pēdējos 4 bitus norādīt pilnīgi jebkādus, kādus jūs gribat. Viņi vienkārši procesiņus tā kā nekur neizmantos. Viņi aizies uz to select B, bet reāli tas B netiks izmantots Arithmetic Logic Unitā iekšā, jo viņš vienkārši pieskaitīs tam A skaitlītim ar 3 mīnus viennieku un izpildīs to darbību, un līdz ar to tie pēdējie 4 biti jebkādi. Tātad es tagad lēnītēm klusiņām uztaisīšu tādu mašīnu kodu, kas izpilda R3 ir R3 mīnus 1, jeb dec R3. Jūs varat pildīt savā ātrumā un uzrakstīt čatiņā, kad būsiet pabeiguši un varēsiet salīdzināt vienkārši rezultātus. Es varbūt pat neko neteikšu un vienkārši rakstīšu, un jūs varat pildīt paši, un tad vienkārši salīdzināt, vai jums arī tā sanāk. Tad es sāku. Ok, viens cilvēks jau ir pabeidzis, tas ir labi. Bet pats taisīja vienkārši norakstīja. Ļoti labi. Nu, vēl tad līdz minūtes beigām 30 sekundes, un tad iesim tālāk. Labi. Tā, tad, jā, nu redz, tur tā lieta. Tās instrukcijas, kas neizmanto otro operandu, tur var likt ko, tur var salikt nullītes, vienniekus, vienalga ko. Es nezinu, ja kāds gribētu uztaisīt pasaulē energoefektīvāko
procesoru, tad viņš ieliktu pēdējos 4 bitus tādus pašus kā iepriekšējās instrukcijas pēdējie 4 biti, lai viņi nav jānomaina un lai nav jāpārlādē tie lauktransistori, jāpārslēdz uz pretējiem virzieniem un jātērē tur pa tukšo elektrība. Bet tas tā drusciņi varbūt tās humoram. Reāli kompilātoram būtu ļoti, ļoti grūti izsakot kaut kam tādam līdzi. Bet labi, tātad mēs mākam ielādēt skaitļus, saskaitīt, pārkopēt un inkrementēt, dekrementēt. Kas mums vēl ir palicies? Vispirms apskatīsim skaitļu saglabāšanu ārējā atmiņā, jo ir tāda lieta, ka procesorā, kā jau es minēju, Intel procesoros ir 4 dažādi reģistri, tikai 4 reģistri ABCD, un tagad laikam jaunākais ir E. ARM procesoros ir 16, bet kaut kādi 3 no tiem ir speciālā pielietojuma reģistri, kāds link reģistrs, programma counters ir viens no reģistriem, tādī GPR starp citu ARM procesoros, un vēl tur kaut kādi tur ir reģistri. Līdz ar to visi mainīgie īsti nesalien nekad procesora reģistros, un tāpēc parasti kompilātori vienkārši, katreiz, kad jūs definējat mainīgo, viņš pierezervē vietiņu operatīvajā atmiņā, un principā skaitlītis glabājas ramā. Kaut kāds, teiksim, X ir 0, Y ir 5, Z ir X plus Y, X-iņam tiek pierezervēts 1 baitiņš ramā, Y-am nākamais, Z-am nākamais. Viņi tiek saskaitīti, ierakstīti ramā, bet principā visi mainīgie, kurus jūs definējat, atrodas ramā. Viņiem kompilātors automātiski, C programmēšanas valodas kompilātors, viņiem automātiski piešķir kaut kādu atrašanās vietu ramā, un tur viņi arī glabājās visu programmas mūžu. Izņemot kaut kādus riktīgi temporary mainīgos, kurus jūs izmantojat vienu reizi, un tad tas kompilātors redz, ok, šis mainīgais vienu reizi tikai parādījās, mums nav viņam jārezervē ramā vieta, pietiks ar reģistru, bet principā visi mainīgie glabājas ramā. Un C programmēšanas valodā, principā, kādā secībā jūs definējat mainīgos, tādā secībā viņi jums arī ramā glabāsies. Viņus speciāli neviens tur nemaisa vietā. Bet, lai to varētu kaut kā realizēt, mums ir jāiemācās ierakstīt ramā skaitļi un arī nolasīt no rama skaitļi. Un to var izdarīt ar instrukcijām load from RAM un store to RAM. Un atkal dažādiem procesoriem tā 3 burtu kombinācija atšķirās. Teiksim, atmel procesoriem store to RAM saucās STS, store to static RAM. Jā, it kā viņam būtu vairāki RAM. Bet, idejiski mums te ir load from RAM un store to RAM instrukcijas. Pamēģināsim ar viņām arī kaut ko tagad sataisīt. Piemēram, mēs saskaitījām tur kaut kādus skaitļus, mēs tagad gribam tos reģistrus izmantot kaut kādām citām operācijām, un mēs gribētu, piemēram, kompilātors izdomā, ka viņš glabās kaut kādu skaitli 0. RAM adresē, piemēram. Tas ir pirmais vienīgais, ko mēs būtu definējuši, un tad glabās RAM adresē numur 0. Par laimi mūsdienās tas viss notiek automātiski, bet pirmajiem cilvēkiem bija šī lieta galvā jāpatur vai uz papīra jāpieraksta. Piemēram, mēs izdomājām, ka mums būs kaut kāds mainīgais uint 8t x atrodas RAM adresē, piemēram, 0x00. Jā. Tā mēs izdomājam. Labi, un lai būtu interesantāk, uint 8t Y atrodas RAM adresē 0x01. Tā mēs izdomājam. Un ja, piemēram, mēs gribam izpildīt instrukciju x vienāds ar 33, īstenībā procesors veiks 2 darbības. Vispirms LDI kaut kādā reģistrā, piemēram, R033,
un pēc tam otrā instrukcija būs store to RAM adresē X reģistru R0, piemēram, X atrašanās vietā. Tas ir 0x00. Kā to pieraksta? Citreiz to pieraksta, piemēram, ar zīmi @x. Un te mums ir nodefinēts, ka X atrodas adresē 0x00, tāpēc šeit ieliksies vienkārši 00. Nu, lūk, tā tad īstenībā, kad mēs taisam mainīgos un piešķiram viņiem vērtības, īstenībā procesorā notiek divas darbības, jo mēs nevaram no flasha uz ramu pa taisno kopēt, tā procesora nav uztaisīta, tas būtu ļoti dārgi un sarežģīti, un tāpēc skaitlis tiek ielādēts ramā, un tad reģistrā, un tad no reģistra tiek ielādēts tur ramā. Un tad vēlāk kaut kāda citas programmas kods paņem no rama un izpild kaut kādas darbības. Nu, lūk, tad, jā, lai to paturpinātu, tad mēs izdarīsim tā, pieņemsim, ka mēs nodefinējam tādu X kaut kur sākumā. Bet tas ir tā kā, tas nav tā kā daļa no asamblera, tas ir tā kā piemērs no C. Mēs kā asamblera programmētāji kaut kur uz papīra malas pierakstam, ka mums būs mainīgais X atradīsies šitādā adresē, un mainīgais Y atradīsies šitādā adresē. Un, piemēram, mēs gribam, ka skaitlis X ir vienāds ar 33, un tā kā mums 33 atrodas reģistrē ar 2, tad mums vajadzētu to reģistrē ar 2 saturu saglabāt RAM adresē numur 00. Un tad, lai to izdarītu, mums vajag izmantot to pašu asambleru un uzrakstīt asambleru instrukciju, kura reģistrē ar 2 saturu saglabā RAM adresē 00. Un tāda instrukcija mums ir, kur store to RAM, str, un tad mums te ir rakstīts, nu šeit sanāk, viņš ir nosaukts r-destination, bet nu, šajā gadījumā tas būtu tā kā source register, vienkārši, lai vadi būtu savilkti vieglāk, tad tas ir tā kā šitie 4 biti izvēlās, kura reģistra saturu sūtīt uz rāmu. Un tad mēs gribam, lai tas R2 saturs tiek saglabāts rama adresē 0x00, tad tā es arī pierakstu. Adreses gan vienmēr raksta heksadecimāli. Tā, store R2 adresē 0x00. Un tad tas ir jāpārtranslē uz bināriem skaitlīšiem un uz mašīnu kodu. Store, pirmie 4 biti ir 0100, nākamie 4 biti ir 0010, tas ir tā kā 2, decimāli 2, tad reģistrs numur ar 2, 0010. Un tad nākamie 4 biti ir tā adrese. Nu, pareizāk sakot, 8 biti. Mūsu gadījumā rams ir tikai 16 baiti, un tāpēc augšējie 4 biti nulles, bet apakšējie 4 ir tā adresīte. Nu, principā mūsu procesors ļauj mums izmantot ramu līdz 256 baitiem. Tā, kaut kas man zvana. Vienu mirklīti, iespējams, kurjers. Viss kārtībā. Tā. Tā tad store to RAM, adrese ir 000000, un tad šeit attiecīgi jāpārtranslē uz heksadecimālo 0x, 0100 ir skaitlis 4 heksadecimāli, 4, 0010 ir divnieks, R2, tad ir 2, un adrese ir 00, vienkārši nav tā adrese. Un tagad, ja es paņemu rociņas tūli un šeit iebakstu 4200, tad viņš to arī izdarīs. Es uztaisu kloku kāpjošo fronti krītošo, un jūs redzējāt uz kāpjošo fronti,
viņš padeva uz ramu to adreses select signālu, ka viņš selektēja 0. datu līniju. Un pa datiem atsūtīja to R2, pieslēdza pie rama, ar to multiplexeri vienkārši pa taisno R2 pieslēdza pie rama un uztaisīja kāpšošo fronti rama rakstīšanai. Write enable tenī brīdī norāva uz rakstīšanu un saglabāja. Jā, un tāpēc rama adresē numur 0 parādījās skaitlis 21 heksdecimāli, kas ir skaitlis 33, kas ir R2 saturs. R2, jā. Nu, lūk, tātad šādā veidā procesoriņš var saglabāt ramā skaitļus, un šī brīdī, kad procesors to māk, jūs jau varat pat apstrādāt datu masīvus, jūs varat saglabāt ramā kaut vai masīvu ar 1024 ADC punktiem, un tad viņus vēlāk pa vienam apstrādāt, pa vienam nolas uz CPU, veids kaut kādu aritmētisko darbību, piemēram, nezinu, vidējo aritmētisko, lai sarēķinātu pieskaitu kaut kādam milzīgam pieskaitītājam, nolas nākamo pieskaiti, nākamo, un te beigās izdalā ar stampu skaitu, un jūs dabonat tur vidējo vērtību, piemēram. Bet vienkārši ir svarīgi apzināties to, ka darbības notiek CPU iekšā, un, lai kaut ko izdarītu, tas skaitlīts no rama ir jāiekopē CPU. Un tāpēc it kā vienkāršas darbības, piemēram, x plus 1, īstenībā aizņem 3 taktis. Pirmā takts x un nolasīt uz CPU, otrā takts x-am pieskaitīt 1, un trešā takts jauno vērtību pārrakstīt ramā. Jā? Nu, lūk. Tad paši tagad patstāvīgi jūs gribat, piemēram, skaitli, kas atrodas reģistrā R7, saglabāt tenī Y adresē 0x01. Tātad, jūs gribat, piemēram, saglabāt, es pierakstīšu, R7 saturu RAM adresē 0x01. Jā. Tad tāds ir uzdevums. Patstāvīgi uzrakstiet assemblera rindiņu, un tad pārtulkojiet uz bināro un pēc tam uz heksadecimālo kodiņu, tā, lai R7 saturs tiek ierakstīts RAM adresē 0x01. Jā? Tad tagad sākat paši, es klusējot to uzrakstīšu sev, varēsiet salīdzināt rezultātus. Jā, kā veicās? Izdodās uztaisīt tādu rindiņu, kur R7 saturs saglabā
RAM adresē numur 0x01. Bet te labi. Labi, tad pēdējā instrukcija, ko mēs šodien apskatīsim, citādi jums tur eksplodēs prāti, būs jump instrukcija. Jump instrukcija ir ļoti vienkārša. Viņa vienkārši aizled uz kaut kādu vietu kodā, uz kaut kādu citu vietu kodā. Piemēram, ja jums ir kaut kāds cikls, kas jāizdara tur n reizes, tad jums vajag kaut kādu jump instrukciju vai kaut ko tam līdzīgu, lai tā kā vairākas reizes izdarītu. To gan darīsim ar jump papildinājumu, kas ir branch instrukcija, bet, teiksim, tagad apskatīsim visvienkāršāko tādu basic jump instrukcijas pielietojumu, un tas ir, kā mēs beidzam programmu. Tātad, kur šobrīd ir problēma? Pieņemsim, ka mūsu vienīgais uzdevums bija ielādēt skaitļus reģistros R2 ielādēt 33, R5 ielādēt 102, saskaitīt kopā, vienu no skaitļiem saglabāt ramā un otru to summu saglabāt citā rama vietā. Baigi neiedziļinoties. Kas notiek tālāk? Ja pieņemsim, tās ir mūsu programmas beigas, bet clock signāls turpina darboties. Kā jūs redzat, tad flešatmiņā tur atrodas kaut kāds vecs kods, kurš turpina izpildīties. Es nezinu, ko viņš dara, bet, labi īsti tas nav. Tātad mums bija viena instrukcija, otra, trešā, ceturtā, piektā un sestā. Lūk, tātad visas programmas beidzas ar sekojošu tādu rindiņu asamblerā, praktiski visas end, jmp, end. Un tas ir tā vieta, kur tiek izmantots tas label, ko es sākumā teicu. Label ir tāds tags, tāda atzīmīte, kura pasaka instrukcijas ar rindiņu. Un tad jums ir jāsaskaita, kurā rindiņā jūs atrodaties, un jump end vienkārši lec uz to rindiņu visu laiku, un viņš tā kā paliek uz vietas, neiet tālāk. Tā man atkal zvana viena. Labi, turpinam. Tātad end, jump, end. Tātad labels translējās uz rindiņas numuru flešatmiņā. Katra instrukcija aizņem vienu flešatmiņas rindiņu, un tad tas end pasaka, kurā rindiņā mēs atrodamies. Un tas, mūsu gadījumā tas vienkārši ir jāsaskaita. Pirmie cilvēki, kas programmēja, kamēr nebija vēl advancētas programmēšanas vides, viņi vienkārši ar rociņu skaitīja. Tātad šī bija nultā rindiņa, mēs skaitam no nulles. Nultā rindiņa, pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, un šeit sanāk septītā. Tad end īstenībā ir vienāds ar 7. Es ielikšu iekaviņās. End īstenībā nozīmē skaitli 7, jo tā ir 7. rindiņa mūsu kodā skaitot no nulles. Un jump uz end īstenībā nozīmē jump uz adresi flešatmiņā numur 7. Jā. Tātad tie labels vienkārši palīdz mums atzīmēt, kurā vietā mēs gribam atrasties, un pēc tam mēs saskaitam, lai iedotu kaut kādu nosaukumu. Ja es pierakstīšu šeit vēl vienu rindiņu kaut kādu, tad end kļūs vienāds ar 8, un tad te būtu jāmaina no 7 uz 8, un tad to end, tos labeļus tā kā pārrēķina katru reizi pašās beigās, kad kaut kas ir pabeigts, tad viņus vienkārši atjaunina.
Un tātad, lai uzrakstītu tādu rindiņu, kura ir jump pašam uz sevi, tad mēs viņu tagad pārtranslēsim. Es saskaitīju, ka end nozīmē 7, tas nozīmē jump, end nozīmē lekt uz 7. instrukciju, skaitot no 0 flashotmiņā. Jump instrukcija sākas ar 0101, tātad binārs 0101. Nākamie 4 biti ir don't care, not used, vienkārši 0, 0000. Un tālāk ir absolūtā adrese, uz kuru lekt, tātad 7. no 0 skaitot 7. 0111. Un tas ir 8-bitīgs skaidrs, tātad jāpieliek vēl 0 klāt, tik, lai sanāk 8 biti. Tātad jump, tālāk 4 biti don't care, un 8 biti ir absolūtā instrukcija, uz kuru lekt. Tātad lekt uz 7. instrukciju skaitot no 0, jeb 7. rindiņu kodā skaitot no 0. rindiņas, jeb flashatmiņā uz 7. instrukciju skaitot no 0. Un heksadecimāli tas būs 0x. 1010, 0101 ir 5, tad šeit ir piecinieks, 0000 ir 0, 000 ir 0 un 0111 ir 7. Tātad 5007. Ja es paņemu Logisimā rociņu un ierakstu 5, kaut kas notikās ne tā kā vajag. Tā. 3, 0, 4, 0, 4, 0. Kaut kur ne tur ieklikšķināju. 4, 7, 0, 1 un 5, 0, 0, 7. 5, 0, 0, 7. Šitā. Tāda. Tas, kas notiksies, ir programma uzkarās uz šīs rindiņas, kas varētu likties ārprāts programma uzkārās, bet īstenībā programma apstājas pie šīs rindiņas un viņa vienkārši tālāk neizpilda. Viņa neiet tālāk kaut kādā flash apgabalā, kurš nemaz nav saprogrammēts. Tanī brīdī, kad jūs paņemat programmātoru, piespraužat pie mikrokontrolera un spiežat ierakstīt, pārsvarā procesoru, programmātori, flasheri, lai viņi taupītu programmas atmiņu, kurai ir ierobežots pārrakstīšanas reižu skaits, parasti procesoriem raksta, ka viņus nevajadzētu pārprogrammēt vairāk nekā 20,000 reižu, jo pēc 20,000 reižu baigi pieaug risks, ka tā flash atmiņa jau būs nolietota un biti sāks neierakstīties pareizi. 20,000 kā liekas liels skaitlis, bet man ir bijis, ka es prototipējot un būvējot kaut kādu iekārtu, 700 reizes pārrakstīju to kodu, pārflašoju. Vienreiz saskaitīju. Lūk, tad, lai taupītu to programmas atmiņu, tad, kad jūs pārrakstat programmu, parasti programmātors pārraksta tikai to daļu, kas ir nākusi klāt, kas ir tā īstā jaunā programma. Un savukārt, ja mēs ieejam šeit edit contents, tas, kas ir tālāk no iepriekšējās programmas, to viņš neaiztiek, viņš speciāli viņu nedzēš ārā, jo tādā veidā tiek nolietot tā atmiņa. Viņš nedzēš ārā to daļu, kura, piemēram, jau ir izdzēsta, viņš nedzēš ārā to daļu, kas ir vecais kods, tāpēc tur vēl tādas vecā koda paliek, kas parasti procesoros ir. Un līdz ar to mūsu programmai ir jābeidzās ar tādu instrukciju, kas tā kā lec pati uz sevi mūžīgi, bezgalīgi, un vienkārši viņš uzkarās, viņš paliek pie šīs 7. instrukcijas, un tālāk viņš vienkārši neiet. Tā procesoros ir tāda konvencija end, jump, end beigās. Un tādā veidā mēs nodrošinām, ka procesors neaiziet uz kaut kādām instrukcijām, kuras tagad mums tur pārrakstīs vai izdzēsīs kaut ko ne to, ko vajag un tā tālāk. Lūk, tāda ir jump viens no pielietojumiem, end, jump, end. Labi, tagad es noresetošu visu procesoru vēlreiz, ierakstīšu flash, ramu īstenībā arī nodzēsīšu, un tad izmēģināsim vēlreiz. Pirmā instrukcija ierakst 3 vienā skaitlī, otra ierakst 102 otrā skaitlī, trešā saskaita.
3. pārkāpē 4. saskaita, 5. samazina 33 par 1. Nē, 0 par 1. Tad mēs ierakstam ramā 21, 87. Un nākamā instrukcija 5007 vienkārši lekt uz 7. instrukciju. Kad viņš to izpilda, viņš lēc uz 7. instrukciju, un tā viņš mūžīgi uzkarās. Jā, tā kā viss strādā. Tas tāds neliels ieskats asambleru programmēšanā. Ja ir kaut kādi jautājumi, varat ierakstīt čatiņā, protams. Un, jā, var atbildēt. Un nākamajā nodarbībā mums būs jāskatās branču instrukcijas, visādi ifi, kā tos realizēt. Jo šobrīd tā programma īsti neko baigi interesantu nedara. Bet, nu, tas ir tikai tāds paraugs un piemērs. Un kas ir vērts atcerēties? Tanī brīdī, kad procesoram nospiež reset pogu, īstenībā tas resets aiziet tikai uz CPU. Nospiežot reset pogu, procesoriem nonulējas programmu counters un reģistri, bet rama saturs nenonulējas. Tas ir tas iemesls, kāpēc C programmēšanas valodā jums pasniedzēji ir vienmēr teikuši, ka, ja jūs redzat kaut kādu mainīgo, viņam ir jāpiešķir kaut kāda sākuma vērtība. Tāpēc, kā kompilators piešķir mainīgajiem adreses ramā, un iespējams, ka tanī adresē vai nu no iepriekšējās programmas palaišanas reizes, vai arī vienkārši no elektromagnētiskā kosmiskā tur starojuma, bet ramā tie biti nav nulles. Nekur netiek garantēts, ka ramam pēc reseta viss saturs būs nulle. Tāda vienkārši ir tāda konvencija vienošanās procesoru pasaulē. Piemēram, arī datoram tur 4 GB ar ramu, tanī brīdī, kad jūs palaižat programmu, kad jūs ieslēdzat datoru, tas rams netiks, viņš dzēst uz nulli pilnīgi visi 4 GB. Un arī, piemēram, operētāju sistēmās ir tā, ka jūs atverat programmu, operētāju sistēma iedod kaut kādu rama apgabalu tai programmai. Un pēc tam, kad tā programma tiek aizvērta, tad nākamajai programmai iedod to rama apgabalu, un no iepriekšējās programmas tur var būt vēl kaut kāda skaitļa iekšā tanī ramā. Un tāpēc rams netiek nonulēts. Un tāpēc, ja jūs izmantojat kaut kādus mainīgos, tad viņi visi jāinicializē. Jūs nevarat rakstīt int x, int y, z vienāds x plus y. Jums tur būs kaut kāds dīvains rezultāts. Nu, lūk. Es domāju, ka tas šodien arī viss. Tālāk mēs neiesim. Ja ir kaut kādi jautājumi, varat čatiņā ierakstīt. Ortusā tos visus piemērus mēs nākamajās reizēs skatīsimies. Tā kā tā. Un tad rīt jums ir laboratorijas darbs, ielikšu video laboratorijas darbs, kas tur tālāk ir GPR pieslēgšana pie Arithmetic Logic Unit. Un tā tālāk, un tad nodarbībās paskatīsimies vēl, kā assemblerī mašīnu kodā procesors izpilda visādas lietas. Mums tur ir jāstājas reizināšana, funkcijas visādas un tā tālāk. Bet, tas būs vēl. Labi, tad, ja jautājumu nav, tad es domāju, ka mēs šodien varam nodarbību beigt, un tad rītā laboratorijas darbs un nākamnedēļ atkal lekcija.